Šodien viesojamies Intas Dinsbaras klīnikā, lai aprunātos par aktuālo sievietes veselībai. Ginekoloģiski sievietei ir jābūt veselai. Tas ir nepieciešams, lai ikdienā justos komfortabli, pārliecinoši un saskaņā ar sevi. Šīs dienas sarunas tēma mums būs par policistisku olnītes sindromu. Policistisku olnītes sindroms tas ir tāds multifaktoriāls un multietioloģisks sindroms, ginekoloģiski endokrinoloģisks sindroms, kas ir patiesībā diezgan bieži populācijā sastopams, apmēram 10 līdz 15% gadījumu. Un šis sindroms ir saistīts ar to, ka sievietei ikdienā rodās dažādi simptomi, kas būtiski ietekmē viņas dzīves kvalitāti. Faktiski viens no tādiem biežākajiem un galvenajiem simptomiem varētu būt neregulārs mēnešreiz vai to iztrūkums, parādās slikta sejas āda, kas ir saistīts ar vīrišķo hormonu paaugstināšanos. Ļoti bieži ir virssvars un ar sekojošu visu šo te procesu kopumu, kas noved bieži vien pie tās problēmas, ka neiestājas grūtniecība, jeb arī pie neauglības. Šādā situācijā, ja parādās kāds no šiem simptomiem, ļoti svarīgi ir saulēcīgi vērsties pie ārsta, lai mēs varētu maksimāli ātri diagnosticēt, atklāt problēmu un lemt arī par tās risināšanu. Mūsu klīnikā ir multidisciplināra komanda, ir uz vietas pieejami gan ginekologi, kas ir īpaši specializējušies ginekoloģiskajā endokrinoloģijā, un tāpat arī dermatologs, fizioterapeits, kā arī uzturspeciālists. Pacientiem tas ir ļoti svarīgi, ka mūsu klīnika piedāvā dažādus speciālistus vienu vietu, lai mēs varētu veiksmīgi risināt šo problēmu. Katra sieviete ir īpaša. Ir svarīgi nākt un runāt, jautāt par savām problēmām, risināsim tās kopā, jo katra sieviete ir pelnījusi dzīvot laimīgu un pilnvērtīgu dzīvi.